Sveicināti skatītāji, sveicināti klausītāji mūsu ciklā, kas veltīts Jēzus brīnumiem. Mani sauc Girts Rozners, un šajā reizē es esmu studijā kopā ar mācītāju Tālivaldi Vilni. Esiet sveicināti. Un mums ir atkal priekšā interesanta epizode no Lūkas evaņģēlija. Vispār man personīgi Lūkas evaņģēlijs ļoti patīk. Jā. Man viņš šķiet tāds ļoti cilvēcisks, un manuprāt, šī epizode nav citos evaņģēlijos atrodama, ko mēs tūlīt lasīsim. Jā, tieši tā. Tā ir epizode par Atraitnes dēla atdzīvināšana Nainē, tāds ir virsraksts. Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, tātad te ir runa par Jēzu, un tas ir Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļa no 11. panta. Viņš devās uz pilsētu sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis kungs, iežēlojās par viņu, un tai sacīja: neraudi. Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku, nesēji apstājās, un viņš sacīja: jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu. Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū, Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu. Nu jā, šis ir neparasts stāsts, un ja mēs esam ciklā par Jēzus brīnumiem, tad šis laikam ir viens no tādiem vislielākajiem brīnumiem, kādi vispār varētu būt izdarīti. Varētu tā teikt, jā. Jo šeit nav vienkārši dziedināšana. Te ir mirušā augšām celšana. Tieši tā, jo iepriekšējos stāstos bija kaut kur dziedināšana, bet šeit ir augšām celšana. Un tas, lai arī nav nekas tāds ļoti vienreizējs, bet nav arī pārāk bieži redzams gadījums Kristus kalpošanā. Cik mēs zinām tādas augšām celšanas? Lācars, jā, un tad ir vēl arī kādas maza meitenīte, kas bija mirusi jau pirms viņš atnāca, un viņš iegāja pie viņas un augšām cēla. Un mēs redzam, ka šis ir tāds īpašs gadījums, īpaša situācija. Vai mēs kaut ko zinām par to pilsētu, Naini, kaut kas tas ir būtiski, kas tā ir par vietu vai vietas? Tāpēc tiem lieliem speciālistiem saka, tā ir tā vieta, kur bija tuvu tas, kur savā laikā Elīsa pravietis bija uzbūvējis tur tai sunamietei to dēlu. Arī, ka tur bija kaut kur simboliski tuvu kaut kas tās vietas, kas vecā derībā noticis. Ja? Jo būtībā, ja es ļoti bieži, kā mēs sakam, tos, bija tāds prototips vai tāds simbolu uz jauno derību. Tas ir piemēram pati, bija 40 gadi tuksnesī. Jēzus bija 40 dienas tuksnesī, teiksim. Tad Dieva tauts šķērsoja to jūru. Jēzus gāja kristībās. Ja? Tad daudz citādi simboli, un šeit varētu būt tas ideja, ka vecā derībā notika tāda augšām celšana, un jaunā derībā arī notiek. Tā faktiski Jēzus it kā atkārto tādu praviešu Elīs kaut kur šo notikumu, kur arī viņš apmeklēja kādu atraitni, un viņai bija miris viens bērns. Un tāpēc varbūt arī ir tāda uzreiz slava par viņu, ka liels pravietis ir cēlies. Viņu... Jo te ir uzsāts pravietis. Jo tā nelegā pravietis bija ļoti brīnum izdarīt, un tāda arī pravietis. Kā mēs varētu teikt, kāpēc Jēzus augšām ceļ šo jaunekli? Kāpēc tieši šajā gadījumā, un kāpēc tieši tā? Vai mēs varam kaut kā saprast iemeslus, kāpēc viņš tā rīkojas? Kā tu to priekš sevis atbildi? Jo es domāju, ka bēres jau notiek visu laiku, vai viņam vienkārši tā gadījās iet garām, un tāpēc tā viņš izdarīja, vai te ir kaut kāda vēl iemesli? 100% mēs neatbildēsim precīzi. Mēs nezinām, kā Jēzus domāja, ko viņš domāja, bet tomēr Jēzus dzīvē viss bija precīzi ar kaut kādu nolūku. Tas nebija tā, ka viņš netīšām kaut kur gāja vai negāja. Tad viņš ieraudzīja šo ceremoniju, kur ir miris jauneklis, vienīgais dēls, tas arī ļoti interesanti. Man liekas, ka te ir ļoti uzsvērta tā īpašais tas situācijas traģisms. Jo tas ir vienīgais dēls, un tā sieviete ir atraitni. Tas nozīmē, ka viņa faktiski paliek pilnīgi viena. Un tā laika sabiedrībā tas laikam... Tā bija liela traģēdija.
Jo nebija sociālo pabalstu, nebija, kā mēs sakām, pansionātu, ja, un nebija tādas lietas, ka tev tur maksāja pensijas vai kaut ko, teiksim. Ja, tanī laikā sievietebūtība bija atkarīga no vīrieša. Ja. Un mēs arī saprotam pēc tās idejas, ja, ka viņš jau noteikti vēl bija tāds pajauns, jo viņš nebija vēl precējies, kā mēs skatāmies tādā ziņā. Ja, tad noteikti viņš pie māmas tur dzīvoja. Ja, un tad tā bija liela traģēdija, ka viens bērns un tas pats nomirst. Jā, nu un tad varbūt tas iemesls tieši ir tas, ka tā atraitne tiešām ir tik traģiskā stāvoklī, un tāpēc Kristus par viņu iežēlojas, ja kā te ir teikts, un viņš nāk klāt un saka, viņai neraudi. Un dara šo te brīnumu, ja, ar ko viņš faktiski ar to izdara. Faktiski tur kaut kas dziļi mainās pēkšņi, ne tajā visā situācijā. Jo pēc būtības tā ir tāda bērnu ceremonija, kas iziet no pilsētas, ja, nāk ārā un dodās uz kapu vietu, un viņi sastopās ar Jēzu, un pēkšņi mēs redzam, ka ir milzu pārmaiņa. Nu, jāsaka tā, ka vispirms mēs redzam ar to ideju, ka Jēzus šeit ir iniciators tam brīnumam. Jo vietām bija tā, ka, piemēram, slimoja tur kāds tuvinieks, vai tur kāds pat tam virsniekam, tur kāds karēvis, un viņš sūta pie Jēzus, izārstē, lūdzu, izdziedini. Ja? Tad šeit būtībā neviens neko nelūdz. Viņš pats iet garām. Saka, viņš pats uzbāžās ar savu laipnību, ir tāds teiciens. Ja? Tad viņš pats pieeja, viņš pats ir iniciators, un viņš pats to visu arī atrisina. Un varat tā līdzīgi pat teikt tādos simbolos, ja? Tad, kad tev ir traģēdija, sāpes vai ciešanas, nenozīmē, ka ir gals. Ja? Tieši viņš šo traģēdiju, šīs ciešanas pagriež par triumfu. Un būtībā, kā arī cilvēks dzīvē, ja, ka tieši pie tādiem smagiem dzīves brīžiem būtībā mēs skatāmies, ka viņš saka tā, ka caur sāpēm es sapratu sevi, iepazinu Dievu un izmainīju savu dzīvi. Jo vienmēr saka tā, ka slimības un sāpes esot vislabākās zāles pret lepnību. Un tādu dzīves rutīnu. Un līdz ar to mēs skatāmies, ka šī dzīve pilnīgi izmainās, pilnīgi pārmainās. Ja? Un es domāju, ka te tas ļoti labi arī variants, ka tie cilvēkiem tas ir brīnums, bet noteikti tagad viņš atrisināja arī tādu, kā saka, ticības jautājumu, bet pareizi arī tādu praktisku jautājumu. Tāda atkal ir dēls atgriezt pie mātes, un viņai cita perspektīva arī dzīvē. Nu jā, man šis stāsts arī, man viņš skan vairāk nekā tikai notikums, un es kaut kur tev piekrītu arī šajā te skaidrojumā, ja, ka viņš nav nejaušs te, un tas nav vēl viens brīnums, ja, protams, tad, kad mēs runājam par Lācaru augšām celšanu, tur mēs uzsveram tās 3 dienas, kad viņš jau bija, vai ne, un kaut kur mēs jūtam, ka tas ir kā sasaistīts Jāņa evaņģēlijā arī ar pašu Kristus augšām celšanu, un viņi var būt augšām celšanās un dzīvība, kā viņš pats saka, ja, bet arī šeit ir jūtams, kaut kur tas tā kristietības dziļākā tāda būtība un tāda garša, ja, ka ir tāda jaukā pilsētā. Naini nosaukums, es saprotu, no tādas ebreju valodas nozīmē, ka tā ir tāda jauka vieta. Ja. Jā. Un tur būtībā bet arī jaukā vietā cilvēki mirst. Un cilvēks ir nomirs, un tagad šī ceremonija viņi iet ārā no tās pilsētas. Tā ir tāda būtībā tas sēru un sāpju un skumju ceļš lejā no tās pilsētas, kur tas ceļš ved uz šo te kapu vietu. Mēs redzam daudz cilvēku, un viņi ir saskārušies ar šo te nāvis, to smago realitāti. Un pie tam vēl ne tikai nāvi kā tādu eksistenciālu tādu realitāti, bet arī kā tādu netaisnību īstenībā. Viņš ir jauns cilvēks. Redziet, ka mēs sakam, atraiti. Jo tas ir bieži vienīgais dēls, vai ne? Viņš to savu dzīvīti ir nodzīvojis. Viņam ir 80, 90, 100 gadi. Viņš saka, viņš savu dzīves skrējienu ir veicis. Tāpēc šo jaunekli mēs sakam, tā ir netaisnība. Te ir viss netaisnība, kāda vien varētu būt sasumējusies. Viss vēl ir priekšā, teiksim, visa dzīve, vēl laulības, viss pārējais, kā mēs sakam, arī šī atraidnē, visi mazbērni, ko samīļot. Viss vēl ir priekšā, un tev nekā te viss pasūta. Tu jau droši vien kā mācītājs arī piedalījies tādās, varbūt kaut kādās bēru situācijās, un arī esi redzējis, kā cilvēki cieši īstenībā no tā, kad ir kaut kāda tieši notikusi šāda veida, vai ne? Pavērsieni, kur nav varbūt jau vecumdienās cilvēks. Mēs sakam, tas dabiskais gājums, kā saka, teiksim, Bet cilvēkiem nav viegli pārdzīvot šādas te netaisnības. Bet es saprotu, ka šis stāsts ļauj kaut kur tikt pāri.
tai netaisnības sajūtai, ko mēs it kā ikdienā piedzīvojam, ka mēs saskaramies ar nāvu un ciešanām. Ja? Jēzus pienāk klāt, un viņš ceļ augšām šo jaunekli. Viņš atdod viņu atpakaļ savai mammai, un kā mēs sakam, ja, šī te bēru ceremonija pārvēršas prieka svētkos, vai ne? Es to šoku, ja, ka pilsētā tur visi aizvadīja to pēru ceremoniju, visi aiziet, visa sāpes. Ierodās dzīvi. Tas ir šoka terapija. Mēs arī pilsētā, ja, iedomājieties ideju, ja, aizbrauc, kā mēs sakām, ar katafalku, tur cilvēku uz bērēm, ja, visi brauc apakaļ, dzīvus, saprot. Šoks mums būtu, kā saka, ja. Tā kā tas tā ir, varbūt cilvēkiem kādreiz tā ikdienišķi liekas, bet tur Jēzus uzmodināja. Bet kāpēc, ka mans tuvinieks jauns nomirst, tur maz bērniņš vai tur pusaudzis iet bojā, vai kāpēc, ja? Bet, vēlreiz saku, Dievs pats zina tās lietas, bet fakts ir kā teica, ja, ka tomēr Kristus mūs uzmodina garīgi caur ciešanām. Tas gan ir fakts, ka mēs ciešanās saredzam to dzīves jēgu būtību. Ja? Jo es tikko arī runāju kādreiz kādu uzrunu par Viktoru Franklu, ja? Kuram izveidojos tādu zinātni kā logoterapiju. Ja? Un būtībā viņš arī pasaka to ideju, ka cilvēkam ir svarīgi atrast dzīves jēgu un arī jēgu savās ciešanās, teiksim. Jo ciešanas nāk jebkura cilvēka dzīvē. Jaunībā, vecumdienās vai pusmožā atrast to jēgu. Un es domāju, ka arī šeit ir svarīgi, ka tas brīnums parāda, ja, ka Jēzus ir blakus. Un viņš atnāk pie tiem cilvēkiem. Viņš ir blakus šīm ciešanām, un viņš viņās iejaucās ar savu palīdzību, atbalstu un mīlestību un cieņu. Viņš pat varbūt kaut kur cieši līdzi, vai ne? Jo es domāju, ka tas vārds viņš iežēlojās, tas ļoti daudz ko tādu emociju līmenī pasaka par to, kā pats Kristus jūtās tajā brīdī. Un cilvēku ciešanas ir viņa ciešanas kaut kur arī. Un, protams, mēs varam mūsu ikdienas dzīvē saskaroties ar netaisnībām, piedzīvot tādu sajūtu, ka kāpēc šobrīd nenotiek kaut kāda pēkšņa izmaiņa un Dievs neiejaucas, ja. Bet tā laikam ir kaut kur, ka varbūt, ka pirms mēs piedzīvojam to taustāmo, kaut kāda ir svarīga tā garīgā pamošanās iekšējā, vai ne? Un Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tas nozīmē, ka šobrīd daudz lietas nav redzams un saprotams, bet tieši tā uzticēšanās un ticībā pieķeršanās Kristum kaut kur mums palīdz ļoti. Un ir ļoti vajadzīga arī ikdienas dzīvē. Ja tā ir tā iežēlošanās, teiksim, kā mēs sakam tā, Jēzus cieš līdzi mūsu ciešanās, jo viņš pats ir ciets. To arī Bībeles tekstāts, teiksim, ir, ja? Un vēl tas ir tāds svarīgi, mēs redzam, ja? Tas ir ļoti īsti, tur daži tur tie panti, ja? Jo mūsdienās arī cilvēki, mēs skatāmies, mums ir jauni mērķi, vajag nopelnīt tur miljardus, vai pat draudzē kaut ko to un to, ja? Ka mēs kā esam tik daudz mērķēti kaut kādā vīzijā kaut ko izdarīt, vienalga par garīgos darbos, bet mēs nepamanām tos cilvēkus blakus, kam ir ciešanas un sāpes. Un man arī iespējīgi arī skriet tālāk, jo viņam bija tur vīzijā, jāsludina vispāries, kas tur viens mirējis vairāk vai mazāk, tā runājot. Ja? Viņš apstājas, iežēlojās un palīdz kaut kādiem cilvēciņiem, kuri pat viņam garām tikai iet. Tātad cilvēks ir tā lielākā vērtība, ko kristībā jāatcerās. Nevis ideoloģijas lietas, bet cilvēks. Manuprāt, vairs nav tik ko piebilst. Šī ļoti skaista epizode no evaņģēlija, un man šķiet, ka, ja mēs viņai tā dzīvojam līdzi, mēs varam daudz ko priekš sevis no tās gūt, un tas ir tieši tas, ka tajā brīdī, kad ir vislielākā neveiksme, vislielākās varbūt sāpes un ciešanas, un arī kāda netaisnība cilvēku dzīvē un manā dzīvē notikusi, tad tieši sastopoties ar Kristu var iegūt šo te atvieglojumu un pārmaiņu, ja? Ka viņš spēja saprast, viņš spēja pieskarties, apturēt to ceremoniju, un to tavu rutīnas vai sāpju dzīvi viņš spēja apturēt. Viņš saka, draugs, tev ir cita perspektīva. Jā, un pēkšņi ir bērnu ceremonija pārvēršas prieka svētkos, vai ne? Jā. Tas ir lielos svētkos. Jā, tas ir iespējams kopā ar Kristu, un tāds ir arī šī evaņģēlija vēstījums. Mēs par to varam slavēt Dievu. Paldies, saku mācītājiem Tālivaldim Vilnim.
Un paldies arī jums, skatītāji un klausītāji, kas sekojat mums līdzi, esiet ar mums kopā arī nākamajā reizē. Visu labu! Visu labu! Pateicamies par kopā pavadītajiem brīžiem, un ja jums patika šis raidījums, spiediet patīk, un arī zemāk jūs varat uzrakstīt komentāru vai savas idejas, un mēs priecāsimies, ja arī ieteiksiet šos raidījumus saviem draugiem sociālajos tīklos. Uz satikšanos turpmāk!